Ik viens šajā pasaulē nevar palīdzēt, bet grēko ar miesu. Cilvēki nepārtraukti grēko ar savu miesu un mirst no grēka, ko viņi ir izdarījuši uz ilgu mūžu. Tā kā mēs dzīvojam savā miesā ar visām savām vājībām, mēs nevaram negrēkot. Jēzus kristībā nomazgāja visus pasaules grēkus. Viņš ir ne tikai mazgā mūsu galvas un ķermeņa, bet arī mūsu kājām. Tas ir visi mūsu nākotnes grēki. Tas ir evaņģēlijs par atzimšanu no kristības. Jēzus. Pēc tam, kad Jēzus tika kristīts, Jānis Kristītājs liecināja: redzi, Dieva jērs, kas atņem pasaules grēku. Mēs vajadzētu ticēt, ka visi pasaules grēki tika nomazgāti, nododot tos Jēzum viņa kristību laikā. Dzīvojot šajā grēcīgajā pasaulē, mēs nevaram palīdzēt, bet grēkojam. Tas ir acīmredzams fakts. Ikreiz, kad mūsu vājības, miesas grēku, mums jāatgādina sev, ka Jēzus ar grēku piedošanas evaņģēliju nomazgāja visus mūsu un visas pasaules grēkus un samaksāja par tiem ar savām asinīm. Mums no visas sirds jāpateicas viņam. Ar ticību apliecināsim, ka Jēzus ir mūsu glābējs. Un Dievs, slava Dievam!